laipni lūgti rūtības ziņās. Lūdzu, tātad es šobrīd eju satikties ar kādu cilvēku, kurus taisos intervēt. Tātad mēs šodien runāsim ziņās par atkarību no telefona. Jūs nezināt, kas tas ir? Tā ir vienkārši ļoti liela pārņēmība telefonā un ne fiziskās aktivitātēs. Šeit ar mani šodien ir viens atkarīgais cilvēks, mans brālis Elvijs Storenbergs. Labdien! Mēs šodien runāsim par atkarību telefoniem. Jā, ok. Tu zini, kā tas strādā. Es tev dodu jautājumus, tu atbildi. Vienkārši. Tātad, kā tas jūt, kāda ir pazīmes, ka tu esi atkarīgais? Pazīmes ir, kā tu vari saprast, ka tu visu laiku sēdi telefonā un vispār neko ar citu nedodarbojies. Un tās ir pazīmes, ka tu esi ieķēries telefonā un Sapratām. pēc sirdsties. Jā, vēl viens jautājums. Kā tu no tā tiki brīvībā? No tā es tiku brīvībā, no atkarības, kad es tik daudz vairs nesēdēju telefonā, bet es nodarbojos ar sportu. Pagaidām es trenējos karate un iepriekš trenējos futbolā. Futbols atlika, jo sāku spēlēt telefonu. Ļoti daudz. Tagad es vairs negribu iet uz futbolu. Tagad es pamēģināšu kaut ko jaunu. Es jau esmu iesācis karate. Nu, lūk, tad mēs sapratām. Jums ir jānodarbojas ar vairāk fiziskām aktivitātēm. Es pati kā biju atkarīgā. Man ir vēl ieteikumi atkarīgiem cilvēkiem. Ja jūsu māmiem atņem telefonu, ieelpojiet dziļi, skaitat līdz 10, jeb sasienat sevi pie krēsla. Lai jūs neskrienat pakaļ tam un ejiet teikt fiziskas aktivitātes, ne tikai tas norādīs to, ka jūsu mamma ir nepareizi bijis atkal, bet jūs arī nebūsiet vairāk tik ļoti. Nē, tas nav sakarā ar tēmu. Vienkārši tagad mēs arī parunāsim par to, cik ļoti tas ir efektējis cilvēks. Tūlīt aiziesim līdz manai diagramai. Tātad ir ļoti pārsteidzoši šis viss, bet 78% no apmēram 100% ir atkarīgi no telefona, kas nozīmē, ka pārsvarā atkarīgie ir jau neatkarīgie pilnībā, ir apmēram tikai un vienīgi 20% un pārējie procenti atlikušie ir pa pusē atkarīgie. Un tās arī bija mūsu ziņas. Gaidat nākamās ziņas, kur mēs runāsim par ko jaunu, iebeslogošu. Tātad un tikamies nākamajās ziņās. Un atcerieties, laba diena visiem, kuriem nav vairs piena.